Jūsu vārds, uzvārds. Dainis Friende. Jūsu pēdējā darba vieta un amats. Uzvara. Esmu personāla daļas vadītājs. Jūsu iepriekšējā darba pieredze. Tā pārsvarā visādi mākslas darbiņi, visādi projektiņi, bet tā kā jūties brīvi, tā dzīves moto tāds. Kā nokļuvāt šajā amatā? Kā dienu man piezvanīja Čomaks, teica, čau Dainīt, kā iet pa dzīvi, dzirdēju, esi zaudējis darbu, negribu pie mums par personāla daļas vadītāju. Es šim saku, neesmu mācījies par tādu, bet uz mutes, kā saka, neesmu kritis. Pieņēmu darbu, jūties brīvi, tas tāds mans dzīves moto. Un tā jūs sākāt strādāt tagadējā uzņēmumā? Jā. Nebija grūti? Nē, es jau uz mutes neesmu kritis. Ar cilvēkiem labi saprotos, labas attiecības man ir. Kas ir svarīgākais, ko esat savā jaunajā darba vietā izdarījis? Es vadu personālu, zīmēju apsveikumu kartiņu dzimšanas dienās visiem, arī grāmatažiem, personāla daļu vadu. Vai esat papildus veidojis kādas apmācības darbiniekiem vai komandas saliedēšanas pasākumus? Nē. Vai jūsuprāt, uzņēmums strādā rentabli? Jā, viss kārtībā. Un pats esat apmierināts ar savu darbvietu? Jā, visi man sveicina. Mums ir labs kolektīvs. Es esmu personāla daļas vadītājs, mums ir labs kolektīvs. Kā jūs izskaidrot faktu, ka jums šajā momentā uzņēmumā tiek samazināts štatvietas un algas? Nezinu. Varbūt krīze, jā. Vai jūs zināt, kāpēc esat šeit? Nē, pasakiet jūs man labāk, ko jūs man te pratinat šitā. Apskatot uzņēmuma finanses rādītājs, inspektors Jānis Rentabls atklāja, ka kopš strādājot uzņēmumā tā peļņa ir kritusies vairāk par 50%. Vai jūs to varat izskaidrot? Nē, es jau teicu, ka es esmu personāla daļas vadītājs vai finanšu direktors Edmunds tagad skaitļo. Un pārdevēju vai pārdod. Līdz ar to jūs tiekat aizturēts uz aizdevumu pamatu par to, ka esat tūtgalvs. Es neesmu tūtgalvs.